Vietvārdu izcelsmi pēta zinātnes nozare, ko sauc par toponīmiju. Vietvārdi rodas visdažādākajos veidos, piemēram, no dabas īpatnībām vai vietas raksturīgajām pazīmēm, no cilvēku vārdiem vai dzimtām, no senām valodām. Daudz vietvārdi saglabā ļoti senus baltu, lībiešu vai citu tautu valodu elementus. Vietvārdu izcelsmes pētīšana palīdz izprast reģionu vēsturi. Un tādēļ mēs dodamies pētīt Lantas muižas vārdu, uzrunājot cilvēkus ar plašām akadēmiskām zināšanām šajā jomā. Jūs teicāt, ir zināms, kā 16. gadsimtā Lantes Toms, jeb Toms Lante, iedzīvojās šajā vietā. Kur tas ir teikts? Precīzo izcelsmi noskaidrot faktiski nav iespējams, jo tā izcelsme ir pārāk tālu senatnē, un mums nav avotu. Mums ir tikai rezultāts. Mēs skatāmies uz rezultātu un tad mēģinām to, ko angliski dēvē par back engineering, mēģināt aiziet līdz sākumam. Vārdam, kuram tiešām ir apliecinājums Garvedera jurre, ir Garvedera jurre. Problēma vēl ar muižām ir tāda, ka bieži vien tieši muižu nosaukums var pilnībā nebūt saistīts ar lībiešiem. Un tad vietas īpatnības viņi ņēmuši kā dabas objektus un nosaukuši to vietvārdos. Tā vieta, kur viņi izvēlēs pirms Lantēs dzīvot. Viņi jau skatījās, kas te ir tāds īpatnējs. Tas īpatnējs ir šis te straujais līkums, faktiski 90 grādu leņķī viņš iet, kur ir pavasara laikos te ir pamatīgi viļņi. Tāpēc arī viļņi un vilnīši. Tīnu žosi es dziedāju, ropažosi atskanē. Tīnu žosi es dziedāju, ropažosi atskanē. Dodie viņi tur aizieti, kur balsītes atskanē. Dodie viņi tur aizieti, kur balsītes atskanē. Tīnu žosi liepas auga, ropažosi ozolī. Tīnu žosi liepas auga, ropažosi ozolī. Pēc kronikas, kura mums ir, arī tās kartas ir, kas mums ir nesen tapušas, ir jau dokumentāli pierādīts, ka 16. gadsimtā šo vietu, kā sacīt, jāsaka, atklāja Toms no Kurzemes, un visdrīzāk, ka iespējams, bet to jūs izstāstīsiet, jo man tā doma ir tāda, ka no Ikšķilas cilvēki lībieši, kuri cēlās uz augšu, uz iekšzemi, pa gar upju krastiem, izveidoja šīs dzīvesvietas, un ir diezgan reāli iespējams, ka viņš ir bijis lībietis. Un tā vieta, tās Lantas, iespējams, ka tas ir bijis saistībā kaut kas ar viļņiem, jo upe ir situsi augstus viļņus un turpina to darīt. Pavasaros, kad ūdens līmenis ceļās, visnotaļ tā ir skaidrs, ka šajā vietā ir kaut kāda saistība tieši ar lībiešiem, kuri šo ir apdzīvojuši. Šīs vietas ropaži, suntaži, allaži, to es pareizi saprotu. Lūk, un tad mēs esam beidzot satikušies, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu viedokli, kā tad īsti ir, ko mēs domājam pareizi un par ko mums vēl vajadzētu pētīt. Es ļoti pieķēros tam Lantes vārdam, jo jūs teicāt, ir zināms, kā 16. gadsimtā Lantes Toms, jeb Toms Lante, iedzīvojās šajā vietā. Kur tas ir teikts? Kartē. Lūk, viss ir fiksēts. Bet man jau interesē avots. Toms, Lante, jā. Lūk, šeit, te mēs esam. Jā, Lante Tom, un augšā ir kas? To ir kāds notārs? Rodenkojs. Jā, tas, jā. Kaut kāds notārs tas ir bijis, jā. Jā, tad tas ir ropažu flāgi, muižas, ropažu muižas, vietalāgi. Problēma vēl ar muižām ir tāda, ka bieži vien tieši muižu nosaukumi var pilnībā nebūt saistīti ar lībiešiem. Tā apkārtne viss ir lībiska. Tajos vietvārdos lībiskais ir, bet paši muižu nosaukumi bieži vien jau nāk no muižnieku uzvārdiem vai īpašnieku uzvārdiem, kas ienākuši ir no ārpuses. Vārdam, kuram tiešām ir apliecinājums gan Indriča kronikā, gan arī līdz 20. gadsimta sākumam Garvedera
Te ir Garvēdera jūre. Nu, tad robežos esot mājas vēl šodien. Ir mājas Garvēdera. Protams, Garvēderi, un arī ir upē uz priekšu līkums, par kur arī ar vienu vietēju viņš sauc par Garvēderiem. Lūk. Re, kur viņš ir? Reāli tiešām ir. Tajā Zviedru kartē es pamanīju, kad ir pieminēts vārds Hof, un tas nozīmē, ka tā ir muiža no vācu valodas. Un tad viņi ir bijis maza muižiņas, vienkārši primitīva zemnieku sēta, ļoti līdzīgi, kas nes muižai kādus ienākumus. Ropažu muižais, es pieļauju, ja. Vēl kas interesants par lantēm, lantas ir pēdējā gandrīz māja, tā sauktajā Ropažu pilsnovada ciema pagastā, ko sauc par pilsciemu. Par pašu lantas muižas nosaukumu domājot, ir tā, ka ar vietvārdiem vispār ir ļoti grūti, jo vietvārdi ir seni, viņi tiek bieži lietoti, un reizēm pirms atnāk līdz mūsdienām viņi var iziet 1-2 valodām cauri. Un vietvārdu gadījumā mēs redzam to gala rezultātu, bet mēs īsti nezinām, no kurienes viņš ir sācies. Līdz ar to, lai vispār varētu skaidrot to vietvārdu un viņa nozīmi vai viņa izcelsmi, ir ļoti daudz jāmēģina izrakties cauri vēsturiskiem dokumentiem, un jo tālāk vēsturē, jo labāk. Un arī tad tas nevienmēr palīdz. Varbūt Lantas muižai tuvākais tāds lībiešu nosaukums ir pati Juglas upe. Šis te Juglas nosaukums ir viens no tiem, kur ir ļoti izteikti redzams lībiešu pēdas, jo Joug lībiešu valodā ir upe. Tā, tagad varbūt bišķiņ iesim pa tiem avotiem, ja? Es mēģinu tikt līdz tam lantēm. Es izrakos cauri visam iespējamam man pieejamai literatūrai, lai noskaidrotu, vai tāds lantes vārds parādās kaut kur reāli. Tātad šis apgabals tika Indriča kronikā jau pieminēts, bet izanalizēts sīkāk ļoti labi ir šādā grāmatā. Andris Talne, Latvijā pazīstams vēsturnieks, un viņa viena no tēmām ir Rīgas lībieši un viņa īpašumzīmes. Gadsimtiem cauri ir saglabājušās ziņas par to, ka lībiešu biznesa pamatnodarbošanās gāja pa mežu, ieraudzīja koku, kurā dzīvo bites. Es jums parādīšu, mums ir tāds. Brīnišķīgi. Un uz tā koka, ko dara, uzliek zīmi virsū. Mēs arī esam uzlikuši diškokus. Nu, redziet, tātad liepa. Liepa, tā ir dzīva liepa, oficiāli reģistrēta. Un kur jūs skatāties, tur ir dore. Jā. Bitītes jau vairāk nelido, bet viņas ir aktīvas. Nu, lūk jums bišu koks. Jā, bišu zīmi, bez šitās uzlieciet savu zīmi. No tā visa izvēlēties savu un turpmāk lieciet virsū. Jā, nu interesanti. Tas nozīmē, ka tas process, ka viņas kokos dzīvo, dabā vēl kaut kā pastāv. Ropaži ir sens lībiešu novads, pieminēts 1205. gadā ar vārdu rodopoize vai rodenpoize. No lībiešu valodas tulkojās kā dzels zeme vai dzels augsne. Un šādi te nosaukumi ir arī dabas objektiem, saucamiem kangari, tas būtu tulkojumā kalni, upe, ir jugla lībiešu valodā, tāpēc arī mazā jugla un lielā jugla. Un arī māju vietvārdi, pieņemsim kā linglauči, kur ir tāds liels līklocis. Viņš ir līdzīgs lingai, un tāpēc iespējams šie te lībieši nosaukuši to vietu māju vārdu par linglaučiem vai pa lingu. Tas ir tā metamā ierīce, starp citu. Jo bieži vien vietvārdos jau ir galvenais tas, ka viņi lielākoties raksturo ainavu. Skatāmies, kas mums apkārt ir, un tad attiecīgi tas ir tas, kas pārtop. Jo cilvēks jau viņš neiet ainavā un nedomā, šis būs, man ienāca prātā tur tāds lielisks vārds, un tad tas būs tagad tas. Tas vai nu ir kaut kāds notikums, kas ar viņu saistās, vai arī kaut kādi geogrāfiski iezīmi, piemēram, satesele, kubesele. Un šajos tad tas sel tiek skaidrots arī kā sēlga, kas ir mugura, ka tas ir principā pilskalni, kas atrodas tādas pauguru mugurās, kas atkal raksturo to
to pašu objektu. Ja, jeb ezeru nosaukumos, kur ik pa brīdim ir sastopams tur minieris vai kaņieris, ja, kur tas ieris ir kaut kas ir vienkārši ezers, bet arī tas raksturot to vietu. Un tas ir tas izplatītākais, kā vietvārdi vispār rodās. Jau attiecībā uz robežiem arī viss nav tik skaidrs. Es zinu, ka jūs lietojat šo te izvērsumu, ja, ka tas ir dzels puiša ezers, jeb šo dzels tur dēls un visādi varianti. Rodenpois. Bet es uzticos vēlreiz šim te cilvēkam, te no Karmam, viņam ir Daugavas raksti no Rīgas līdz jūrai. 1226. gadā fiksēts nosaukums Stagnum Rodopois, tas ir latīniski, ja, Rodepois vai Rodenpois. Indriģa kronikā atrodams laikam jau sekundārs kādreizējais lībiešu ciema nosaukums Rodenpois ar Y un Rodopois, kam atbilst mūsdienu ropaži pie Lielās Juglas, kuru vāciskais nosaukums arī bija Rodenpois. Redziet, cik viņš ir attīstījies. Hipotētisks, tātad iespējams, ja? Skaidrojums būtu ezers ar dzels, tas ir ar rāvainu dibenu. Kur es tagad sēžu, ir lantes, un lantes nozīmē viļņi, vilnīši. Nu, tad mēs redzam šeit arī vilnīši. Šodien ir ļoti straušs līkums. Kādā ziņā, kad mēs braucām kādreiz ar laivām, mēs te varējām arī apgāsties. Un ļoti tādos agros pavasaros, tad šeit ir nenormāli liela viļņi. Šeit ir straušs līkums, straujas krāces un liela viļņi. Šeit vienmēr bija jautri braukt pa šo vietu. Nu, un tad arī tas lantas nosaukums tad nāk no lībiešiem. Lanta varētu būt vilnīši, vilnis. Diez vai. Tāpēc, ka laint ir vilnis, tam pazūdot, tur būtu jābūt citām skaņu pārmaiņām. Ja tur tas stāsts ir par to, kad ir ne tikai pieraksti, bet arī tās skaņu pārmaiņas, kas rodās. Ne? Un, kas vienkārši tā nosaka, ka tur ir kaut kam citam, tam rezultātam jābūt citādākam. Ja tas atkal pie nosacījuma, ja tas nāk no lībiešu valodas. Jo te ir tas jautājums, ka mēs jau nezinām, vai tas nāk no lībiešu valodas. Nāciet, pirms tam es jums parādīšu te vienu reliktu, kas ir, kurš šeit bija jau pirms es ierados. Jā. Un tas te bija. Un kāpēc tās lībiešu krāsas ir? Un kāds te ir uzdarbojies? Jums ir pateikts, ka lante vai lanta, es nezinu, no kura vārda jūs izejat, ir vilnīši. Iespējams. Būtu, bet jūs taču tur tā rakstat. Tā, pirmkārt, Kurzemes lībiešu valodā jau nav tas pats, kas te ir runāts, bet nojaust var, ja? Jo pamats ir viens. Vilnis lībiešu valodā ir lain, daudzskaitlī lainad. Un, lai pateiktu, ka tas ir tā kā maziņš ir vilnīts, lībieši liek vārdiņu, tādu nevis vārdiņu, bet, atsakot, izskaņu, ki. Tātad, ja būtu vilnītis viens, tad būtu lainki. Un, ja būtu vilnīši, tad es vispār nemaz to nevaru pateikt. Bet visdrīzāk, ka tie ir vilnīši, jo viņiem ir daudz. Viens pēc otra nāk. Paga. Nu labi, jūs varat. Bet klausieties, es meklēju, bet noteikti ir kāds vārds, no kura šis ir cēlies. Tātad lībiešu valodā ir vārds land. Vai nav tuvāk? Zeme. Un otrs vārds ir laņķi. Arī diezgan tuvu. Ko tagad tas vārds nozīmē? Pienāciet to, jo te būs jāskatās tagad. Land, landat ir peļķe. Vīmaland, lietuspeļķe, viedland, ūdenspeļķe. Bet šeit, kas ir kvadrāti iekavās? Igauniski land, ģenetīvs lanna, stāvošu ūdens, bet somiski, paskatieties. Lanto. Tas varētu būt tas, ja? Jo cik es zinu, lībiešu vārds o mainās uz e.
kad runā latvieši? Nē, tas ir vienīgais. Tieši Lantis pašam? Nē, tas ir tīrs lībiešu vārds. Tur nav varianti. Es pats ar lībiešiem esmu kontaktējies konkrēti ar Julgiju Staltu. Viņu pats pārtulkoja. Tas ir tie vilnīši. Un es, kad pats lībiešu vārdnieci skatījos, viņš tā ir tulkojās. Jā. Tā kā nē, tur nebūs citu tulkojumu. Un viņi ir raksturi, saprot, viņi visi, kāpēc viņi dzels augstu lībieši paņēma šo te dzels zemi, ja? Tāpēc, ka tie dzels rūda apakšā. Viss tas ūdens ir rūsains nenormāli. Viņš robežu novads, kā pilsnovads lībiešu laikos, ir bijis pat līdz Juglas un Ķīša zeram. Robežu, viņi sauc 13. gadsimtā viņi dēvē par robežu ezeru. Cilvēki sāk runāt citā valodā, cilvēki pārņem kaut kādas jaunas kultūras iezīmes un jaunas ieražas, bet arī kaut ko paņem sev līdzi. Tāpēc, ja mēs domājam par arī šo te visu Rīgas apkaimi un robežu apkaimi, tad cilvēki jau ir tie paši. Apakšā ir tie paši lībieši, kas vienkārši vienā brīdī ir sākuši runāt latviešu valodā un paņēmuši sev līdzi to, kas ir lībiešu valodā raksturīgs. Tāpēc arī par latviešu valodu var teikt, ka vienalga kurā vietā, vai tā ir Liepāja, vai tā ir Zilupe, visā latviešu valodā iekšā ir tas lībiskais elements, ir kaut vai lībiskais uzsvars uz pirmo zilbi, ir daudz lībiešu valodas aizguvumi, tādi kā vai, vajag, laulāties, kāzas, un arī tā mūsdienu latviešu valoda viņa ir veidojusies vēsturiski tieši saskarē starp senajām baltu valodām, kas ir seno latgaļu, sēļu, zemgaļu un kuršu un lībiešu valodu. Un tāpēc latviešu valoda un latviešu kultūra mūsdienās ir tāda, kāda viņi ir. Un tas lībiskais ir ļoti būtisks elements. Tas nav tikai vietvārdi, tas nav tikai tālu senatne, tas ir klātesošs joprojām, un tas dzīvo katrā latviešu valodas runātājā, katrā latviešu kultūras nesējā ir šī lībiskā sastāvdaļa. Pat ja viņš nenāk no varbūt vēsturiski lībiskajiem novadiem. Šis vārds laņķi arī ir saistīts. Jūs te par dibeniem, bet es par makšķerēšanu. Vai jūs makšķerējat? Protams. Lūk, otrs līdzīgais vārdiņš nozīmē vilce. Ar ko velk, ja? Makšķerējot. Lūk, tātad laņķi nozīmē šlep angeli. Kaut kas, ar ko velk. Un te atkal var skatieties tā izcelšanās. Igauniski ir laņt, ģenetīvi laņdi, somiski lanti. Šis ir otrs variants. Es nelikos mierā, paņēmu savu smuko veco vācu vārnīciņu. Tātad lant. Vāciski ir zeme, lauks, krasts. Jā. Tad es redzu vairāk, ka tie varētu būt ar to vilci saistībā ar to makšķerēšanu, un otrs tas vāciskais variants ar to krastu vai ar to zemi. Kāda ir starpības starp līviem un lībiešiem? Paldies par šo jautājumu. Diemžēl nelielā lībiešu kopiena iedalās divās grupās. Vieni saka, es esmu līvs, otrs saka, es esmu lībietis. Atšķirības vārdam kā tādam pēc būtības nav nekādas. Viss ir atkarīgs no kuras valodas šis vārds ir izveidots. Vācieši saka līven, bet latviešu akadēmiskajā literatūrā vienmēr lieto vārdu lībietis. Neviens zinātnieks nerakstīs līvs, ja? Tā es atbildu jums tā. Paldies, ļoti īsi un konkrēti. Tad ir skaidrs, jo es pieļauju domu, ka daudziem tas nav skaidrs, kā līvi un... Žēl, jā, ka vēl ar vienu. Viņiem ir bijusi pusmūža. Un pusmūžā, kā mēs zinām, bija saimniecisks raksturs. 17. gadsimta beigās ir pat mūžas kartēs ir iezīmēta, ka Lantis ir pirmo reizi minēts arī kā mūža. Teiksim tā, vairāk kā tāda saimniecības mūža visdrīzākais. Es pieļauju iespēju, ja? Tāda saimniecības ēka, dzīvojama ēka un droši vien kādas citas ēkas vēl klāt. Redziet, 16. gadsimtā pēc vecajām Zviedru gravīrām, kuras var redzēt, upe ir bijusi kuģojama. Jo var redzēt pēc gravīrām, ka ir lielās buru laivas izmetuši ēnkurus pie robežu centra.
lībiski, arī kurzemes lībiešu valodā, un atsimredzot arī te, upe ir jaug, agajug, var teikt, ja? Un tad tas la ir tas pats, kas tam vārdam rumbula. La lībiski nozīmē, ka tas, par ko ir runa, atrodas šeit, atrodas vienkārši la. Jugla. Jā, Upe ir jugla, te. tā ir upe, te ir upe, jā. Rumbula ir, te ir rumbas, jebšu krāces, jā. Jā. Kas ir droši, tas ir droši, jā, skaista vieta. Es pats skatījos, un es ar Julgiju Stalti ņēmos, un viņi man ņēma veco lībiešu vārnīcu, tur bija viss čau, tur bija norakstīts. Mēs beigās tas secinājums bija tāds, mēs vēl skolotāju vēl ņēmāmies, tur bez variantiem. Viļņi, vilnīši. Sīles kundze, tas ir tikai sākums tam, lai jūs turpinātu pētīt. Es ar lielāko prieku, cik vien varēšu atbalstīšu jūsu pētnieciskos darbus, kamēr mēs sapratīsim beidzot, ko tad īsti nozīmē šis vārds lante vai lantes. Bet nevajag saprast pilnīgi. Jā, mums ir vairāk varianti. Kāpēc? Vajag pilnīgi skaidrību. Vanzist, lante, maize, nim, jūrd, vočimis. Idana, idaksa, poiga.